Lai gan Salaspils novada jauniešu doma darbojas tikai mēnesi, jaunieši jau ir paspējuši pārrunāt tās nolikumu, iepazīties ar novada domas deputātiem un sadalīt darba pienākumus. Un jau nākamnedēļ būs pirmais kopīgais pasākums. Viņi tiekas katru nedēļu un kāj plānus, kādu domu vēlētos redzēt. Mums jau ir tāds maziņš plāns, un mēs esam jau sadalījušies pa jomām. Ir sporta joma, sabiedrisko attiecību joma, politikas joma. Un vienkārši iesaistīties pēc iespējas vairāk pasākumos. Jā, protams, ka mums visas jomas arī sadarbosies savā starpā, bet varbūt tieši no mūsu sabiedrisko attiecību jomas mums būtu tāds plāns vairāk attīstīt mūsu sociālos tīklus un parādīt Latvijai, ka ir tāda jauniešu doma arī Salaspilī. Es arī gribētu ļoti piestrādāt pie mūsu mērķa un to logo izveidot un pašas tās drēbes, lai cilvēki tiešām zina, ka Salaspils jauniešu doma ir šeit un ka mēs darbojamies. Salaspils jauniešu domu izveidoja Zita Bērziņa Igauna, kura novadā strādā kā jaunatnes lietu speciāliste. Viņai šķiet pilnīgi pašsaprotami, ka tāpat kā daudzās citās pašvaldībās, arī Salaspils novadā tagad ir jauniešu doma. Latvijā tā ir ļoti veiksmīga prakse vispār veidot pašvaldībās jauniešu domas, jo tas ir ļoti jauks veids, kā iesaistīt šos jauniešu lēmumu pieņemšanā, lai viņi var padarīt to savu novadu daudz jaudīgāku un jauniešiem pievilcīgāku. Tā kā, es domāju, ņemot piemēru no citām pašvaldībām, tas bija tikai pašsaprotami, ka uzsākot darbu, tas bija pirmais, ko mēs izveidojām, arī domas deputāti atbalstīja un tapa nolikums, uz kura pamata tagad darbojas jaunieši. Izglītības un zinātnes ministrijā norāda, kopš darbs ar jaunatni ir pašvaldību autonomā funkcija, pašvaldības aktīvāk pievēršas jomas sakārtošanai, un līdz ar to arī jauniešu domju skaits ir audzis. Iepriekš 22. gadā tās bija 25 pašvaldības, kurās bija jauniešu doma, tad 23. gada pašvaldības sniegtie dati liecina, ka jau 33 pašvaldībās Latvijā ir izveidotas jauniešu domas. Daudziet Latvijā tās darbojas jau ilgadēji, jo tajās iesaistās aktīvi. Arī Salaspils novadā nevarot sūdzēties par atsaucību, jo aizvien vēl pievienojas jauni dalībnieki. Jauniešu motivācijas ir dažādas. Man ļoti vispār patika doma, ka mēs varam kaut kā jau šajā vecumā, kad mēs vēl nevaram būt lielajā domē, ietekmēt kaut kādu norisi Salaspilī un arī uzlabot jauniešu dzīvi te. Es gribēju aizpildīt arī savu brīvo laiku. Un man likās ļoti labi iesaistīties Salaspils ikdienā. Es pievienojos jauniešu domai, jo man kā salaspilietei pašai ir svarīgi, ka maniem vienaudžiem pašiem patīk šeit atrasties un ka viņiem arī ir ko darīt, viņi var izpausties un viņa dzīve šeit ir krāsaināka. Mēs ļoti strādājam arī pie tā, lai katrs jaunietis, kas ir jauniešu domē, attīstās pats, attīst savu personību. Man liekas, ka ļoti var redzēt to atšķirību, ka viņš atnāk kautrīgs, pēc tam jau viņam ir jābūt publikā, jāuzstājas, jāsadarbojas, kaut vai pirmo reizi jāpasaka savs viedoklis. Un tas ir tas lielākais iegūms. Tāpat jaunatnes lietu speciālisti min arī tādus ieguvumus kā iespēja iepazīties ar daudzām jaunām sfērām, rast kopības sajūtu, iepazīties ar saviem vienaudžiem un gūt piederību novadam. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravanieks, RTV.